fire, burn the fire brigade. Здорово, сука! Te šodien defilmē, ka iepriekšējā video mēs apsolījām, ka izstāstīsim, kas ir StarCraft 2. Ёбаный в рот, так как так-то? Ir StarCraft 1, bet ļoti labāki ir StarCraft 2. Labākas gravitācija, grafikas, короче. У него писулька маленькая, он волнуется из-за этого, поэтому и дизлайки ставит. А если бы все мои поделки делал, греха бы не знал. Tur ir daudzāk cilvēciņu. Ну нахер. Отец. Ну ты видел? Видел? Nekā pirmajā. Короче, sāksim ar to. StarCraft ir ļoti laba stratēģiska spēle. Zinu, ka tu drošai. Es zinu, ka tu drošai. Un tu vari kontrolēt viņus. Tu vari taisīt ēkas, citāds. Es vēlāk izstāstīšu, kādus cilvēkus tu dabū no katrām ēkām. Bunch of hookers and cocaine. Izstāsim tā. Noteikumi. Izzini savu pretinieku. Pretinieks var padoties, tu uzvari. Vai arī tu iznīcini līdz pašam pēdējam ēkai. Tad tu arī uzvari. Ir olimpiādas. Olimpiādas ir, kad tu pirmajā vietā esi visur, tad tev aicina uz Angliju un olimpiādas notiek. Karač, tu vari laimēt $20,000. Tu vari pārvērst uz eiro. Tagad mēs aiziesim uz citu vietu. Пошли, усатый черт! Pirmais cilvēks ir Terrani. Terrani ir cilvēki. Ёбаный в рот, так как так-то? Pirmais cilvēks Terran, ko varētu uzbrukt, ir Marine. Marine ir automāts. Ну нахер. Отец. Ну ты видел? Видел? Nākošais ir Marauder. Marauder ir raķetes. Заебись! Nākošais ir Reapers. Piemēram, ir kalniņš, bet citi nevar tikt te. Ёбаный в рот, так как так-то? Piemēram, Marine, Marauder, Tank un tā. Bet Reapers var uzlekt. Viņam aizmugurē ir, kas uzlido, karači. Заебись! Nākošais ir Sniperis. Ot Sniperis ir interesants. Tāpēc, ka viņam ir spēja divas. Portusiem ir vairoks. Ёбаный в рот, так как так-то? Un ir jānolina vispirms vairoks, pēc tam dzīvības. Pa Snipers var uzšaut tā kā mazu bumbiņu, tad vairoks vienkārši uz nulles ir. Tā vienkārši var easy nogalināt. Nākoši viņš var izsaukt raķeti. Raķetei var arī ievainot tavējos, tā kā uzmanieties, kur jūs gribat likt jūs. Nākošais ir no lidošiem.